izrunāt visu, kas runājam. Es te mazliet varbūt nofēloju. Tā, pagaidies, tikšu galā ar to ierakstu. Labi, pofīgi, mēs esam apgriezījuši. Tad mums sākas šovs, un mēs sākam runāt par ivermektīnu, kas vēl nebūs tēma pati pirmam, bet ar ivermektīnu, tā, kas viņš bija dzirdējis, es zinu, kas ir pretrārpu līdzeklis, Jā. bet, un ka viņam varētu būt labs progress tā kā pret to covidu, bet it kā visi cilvēki nav pārliecināti, ka tiešām viņš ir tik labs. Tad iesāc pastāstīt par to vairāk. Nu jā, šito arī es dzirdēju vienā citā podkāstā, tajā pašā Dark Horse, kad ivermektīns pretēji vakcīnām, viņš jau tā kā kādu laiku tiek izmantots, un līdz ar to viņam tas noiets ir lielāks, un pētījumi ir vairāk, un viņš ir relatīvi drošs, turpat jauni cilvēki viņu var izmantot. Pārsvarā, kad viņi izmanto dzīvniekiem, jo viņš ir pretārpu līdzeklis. Tā iedos uzlūkšanu. Varbūt es pat savam kaķītim viņu esmu devis, man tāda sajūta. Tā. Tas būtu smieklīgi. Nu, galvenais, ja viņa priekšrocība tas, ka viņš ir lēts. Viņu ir lēti saražot, viņš ir lielos daudzumos, viņam nav patentu, molekula arī nav baigi sarežģīta. Viņu izgudroja kaut kādā 1970. Gadā, ja es pareizi atceros, Japānā, no kaut kādas baktērijas, kas auga dienvidu austrumu Japānas daļā, un tad viņi tā kā man liekas, es lasīju 11. gada kaut kādu tekstu par to, ka viņš ir tikpat krūts kā tur aspirīns un penicilīns, tāds wonder drugs, un viņu, es te tās uzslēgšu video. Jā, bet viņam ir kā beigie blakus efekti tomēr ir, cik es saprotu. Tā kā. Es atkal biju dzirdējis, ka viņam nav nemaz tik traki tie blakus efekti. Kaut kāda beigā reklāma, ko tu tur reklamēji? Covid-19 vakcīnas. Japānas kruīzu. Kaut spēle, laikam. Jā. Jā, tā kā viņi uztaisīja no streptomīcas baktērijām, kas aug Japānas dienvidaustrumu piekrastē, ārstē parazītu infekcijas, pārsvarā izmanto veterināros nolūkos. Viņa ir lēta, plaši pieejama un plaši izmantota. Kā jau es teicu, turpretī vakcīnas viņas ir diezgan jaunas. Un es nezinu, vai mēs ar tevi runājām par to S-proteīna pētījumiem, kuros atklāt, ka pats S-proteīns, ko injicē caur vakcīnām, viņš var izraisīt visus Covid simptomus. Pat bez paša Covid vīrusa. Bet tā kā S-proteīns izraisa visus simptomus, bet bez vīrusa, ka viņš nereplicē tas vīrus. Kā tu domā? Tā kā tu ieved to proteīnu, tev vienkārši ir slikti, bet īstenībā to nebūs nekas slikti. Tā kā viņš nesavairosies īsts vīrus, vai tiešām arī būs slikti? To es nezinu, bet cik es sapratu, ka tas pats S-proteīns izraisa tādus pašus simptomus kā Covid, kas ir šūnu damage, problēmas ar plaušām, visi tie trakie blakus simptomi, blakus parādības, un daļa kā cilvēki arī nonāk ambulancē. Bet tas šobrīd pagaidām, cik es vismaz dzirdēju, ir uz dzīvniekiem izpētīts, un uz maziem zīdītājiem tas vēl nav tā plāši pieņemta lieta. Bet labi, tad par to ivermektīnu hypes sākās, kad kaut kad atpakaļ Austrālijā, viņi testi mēģinās pārbaudot, atklājās, kad 48 stundu laikā SARS-CoV replikāciju varēja samazināt apmēram pa 5000 reizēm. Un tas ir tas moments, kad sākās tas hypes par to visu. Jā, bet šeit jāsaprot tas, ka tā slimība ir tā kā daudzu stadiju, un tikai pašā sākumā tā replikācijas stadija, un tajā replikācijas stadijā palīdz daudzas zāles, bet
Bet tad, kad slimība paliek smaga, jau ir pēc replikācijas stadijas, un tad atkal tās zāles, kuras palīdzēja replikācijas stadijā, īstenībā nepalīdz. Jā. Jā, līdz ar to, cik es pagaidām dzirdēju, ka ivermektīns ir ļoti labs ka viņš varētu būt labs profilaktiķis. Bet es te gāju caur stadiem, šajā video, kas tam noskatīties, viņš ātri iziet cauri 14 stadiem. Šitas pats video ir janvārī, tas ir pirms 4 mēnešiem. Nu jā, bet šeit man samulsina tas, ka tā slimība viņa jau nav tā kā melnā nāve, tā kā, kur tiešām tu baidies, ka tu nomirsi un to jālieto ar profilaksē. Tā kā, un viņam tagad, ka ir vakcīna, tā vienkārši dabū to vakcīnu, ka, ja tie cilvēki, kuriem vajadzētu lietot viņu profilaktiski, viņi noteikti ir tajā riska grupā, ka viņi varētu dabūt to vakcīnu jau tagad. Nu jā, tur tā lieta par to vakcīnu, ka vakcīnas paši par sevi nav vēl izpētītas. Viņām nav ilgtermiņa pētījuma, līdz ar to mēs nevaram zināt, kas notiks cilvēku ilgtermiņā. Un ja jau parāda pētījumi par to S-proteīnu, ka pats S-proteīns var izraisīt to simptomus, un mēs caur tām vakcīnām inicējam to S-proteīnu, tad var radīties liekas komplikācijas. Un par ko es nākamreiz gribēšu pārunāt, bija viens tāds arī virologs stāstīja par to bīstamību, kāpēc tagad pandēmijas laikā nevajadzētu masu vakcinācijas taisīt dēļ tā, ka tu tam vīrusam, tu viņu stimulē adaptēties, un tu viņu stimulē adaptēties daudz lielākā reitā, daudz ātrākā tempā. Ja pieņemsim, teiksim, tev ir viens vīrus paveic, teiksim, viena vīrusu šūnu pieņemsim, un tev ir viena vakcīna. Un tu inicē, un to vienu vīrusu tu viņu pieņemsim iznīcina labākajā gadījumā. Bet ja tev notiek miljoniem infekciju, un tev ir miljoniem vīrusu, tā vakcīna ir dabisks process, kas notiek jebkurā organismā, kas liek adaptēties pārmaiņām. Un viņš notiek rēti, bet šajā gadījumā, kad, teiksim, tev ir vīrusu uzplaiksnījums, tev tagad ir vairāki vīrusi, un tev ir vairākas vakcīnas, kāds no tiem vīrusiem, teiksim, tā vakcīna nenostrādās uz kaut kādu vienu no tiem vīrusiem, un viņš adaptēsies. Un viņš adaptēsies un pielāgosies, teiksim, šitai vakcīnai, vai viņš pielāgosies tur, teiksim, kaut kādām zālēm, vai viņš pielāgosies klimatam, vai viņš pielāgosies tur uz iespēju aplipināt citus, vai viņš pielāgosies uz bērniem. Un tādējādi, tur jānoskatās tas video. Es neesmu doktors. Nē, tu ļoti labi izstāstīji, tu ļoti labi stāsti to domu. Es viņu saprotu, protams, ka ja pirmsim savakcinē tieši pieaugušos, nav vēl vakcinēti bērni, tad vīrus varētu adaptēties tieši vairāk uz bērniem, jo viņi vēl tā kā nav vakcinēti, piemēram. Jā, un ja, teiksim, tev ir potenciāli tuvākajā nākotnē kaut kāda šitāda, vienkāršas zāles ar maz blakus efektiem, viņas ir izpētītas ilgtermiņā, viņas ir lētas, viņas ir plaši pieejamas. Un tu viņus vari lietot, kāpēc riskēt ar kaut kādām vēl neizpētītām vakcīnām. Es laikam tam punktam es šaubos par to, ka es vienkārši skatos uz to molekulu, man izstāsta, ka tā ir ļoti bioaktīva molekula, kas noteikti ietekmē ķermeni. Ir īpaši, ja viņu lieto regulāri profilaktiski, tas nav tā kā C vitamīns. Ivermektīns? Jā. Vari paskaidrot, ko domā ar... Man viņš izskatās ļoti bioaktīvs, ka viņš var sasaistīties ķermenī ar dažādām orgānu sistēmām, kaut kādiem receptoriem, un es domāju, viņam noteikti ir ievērojami blakus efekti. Tā kā varbūt mēs varam atrast blakus efektu sarakstu ivermektīnam. Tā. Reku šeit ir ādas problēmas, iespējamas acu problēmas, iespējamas drudzis, limfu mezgli, iekaisoši locītavu sāpes, nopietni blakus efekti, sāpes kaklā un mugurā, nopietnas acu problēmas, asiņošana, sāpes, redzes zudums, elpas trūkums,
nespēja kontrolēt urināciju, nespēja kontrolēt kakāšanu, grūtības stāvēt, apjukums, ekstrēms nogurums, ekstrēms miegēnums, lēkmes, koma, zems asinsspiediens, trakas ādas reakcijas, aknu bojājumi. Man kaut kā tas izklausās, ka es to īsti negribu. Nu jā, protams, kurām zālēm būs kaut kādi blakus efekti. Bet vakcīnai viņu ir mazāk. Ir 1 no miljonus iespēja ar AstraZeneca dabūt to blood clot problēmu, bet tas ir 1 no miljona. Viņiem nav šitās pārējie blakus efekti. Nu, šobrīd zinām. Tā, man liekas, tā vislielākā problēma, ko es dzirdēju, teiksim, argumentam pret vakcīnām, ir tas, ka tu organismam iemācīsi cīnīties un pierast tieši pie tā paša S proteīna. Un ar laiku viņš viņu pieņems kā savējo, viņš sapratīs, ka hei, tas proteīns ir ok, un viņš var palaist garām to momentu, kad tev vīrus ienāk. Vai arī no otras puses tu iemācīsi, tu tagad inicē to S proteīnu, un vīruss laika adaptējās tieši pamainot to S proteīnu. Viņš saprot, ka viņš nevar izmantot to S proteīnu, lai ienāktu to ķermenī. Viņš kaut ko pamaina, un tagad viņš vairs neizmanto to S proteīnu, viņš kaut ko citu izmanto. Un līdz ar to tās vakcīnas paliek nevalīdas. Un tad, ir grūti noteikt to reitu, kā tas vīrus augs un attīstīsies ar laiku. Un vai nebūs tā, ka pēc kāda laika vīrus adaptēsies un pieradīs tām vakcīnām. Tev vajadzēs jaunu vakcīnu, tad atkal jaunu vakcīnu, tad atkal jaunu vakcīnu. Un tad pēc kāda laika mums ir super noturīgs vīrus, kurš ir pielāgojies gan bērniem, gan pret kaut kādām 2-3 vakcīnām. Bet kā ir alternatīva? Tā kā es redzu, ka tas ir vienīgais ceļš, diemžēl, visu laiku taisīt jaunas vakcīnas. Un tā kā ir ar gripu. Un kāda tad ir alternatīva? Es nezinu. Es pētu, tāpēc es esmu... Es gribu pateikt, ka es neesmu pret vakcīnām. Es esmu potējies pret ērcēm, es esmu potējies pret pneimoniju, un man vienkārši ļoti šitas ieinteresēja, jo es neko par to nezināju. Un jo vairāk es par to lasu, es saprotu, ka ir tik daudz nezināmi faktori, jo vakcīna kā tāda, viņa ģenētiski maina tev ķermenī kaut ko iekš sistēmas, kurai bijis laiks evolucionēt miljoniem gadu. Un tu pamainot to vienu lietu, tu nezini, kādas var būt blakus sekas citām lietām. Jā, tā noteikti var būt. Tas noteikti ir kaut kas, ko vajag domāt. Un, protams, ir tā kā saka, ka vīrus var to izbeigt, bet atkal, ja skatās, no pagātnes un tādas pragmātiskas skatu punkta, ir daudzas šausmīgas slimības izņemtas ārā no pasaules ar vakcīnām. Un viņas ir pierādījušas savu efektivitāti, arī relatīvi maz blakus efektiem. Es jebkurā gadījumā domāju, ka es un tu mēs neesam riska grupā, kad, man vajadzētu baigi uztraukties par to, kad es saņemšu savu vakcīnu. Es esmu tajā vecumā, ka es varu papētīt to bišķi sīkāk. Jo gadījumā tajā vakcīnā ir kaut kādi ilgtermiņa efekti. Tomēr tas Covid nav tik traks, un es īstenībā vislabākais, ko es varētu izdarīt, vienkārši izslimot viņu. Varbūt tās mana imūnsistēma panes to. Un neriskēt ar savu veselību tik strauji un akūti. Bišķi papētīt to visu. Tāpēc man vienkārši piesaistīt tas ivermektīns, jo par viņu runāja cilvēki daudz gudrāki par mani. Un acīm redzot, tās ir... Es tev paslēgšu tālāk bišķiņu. Acīm redzot, tās ir zāles, kuras jau izmanto citās valstīs. Es tagad atradīšu to rakstu, ko viņš arī bija iekļāvis. Šitas ir pagājušā gada oktobrs. Šitas raksts, protams, nav tāda pozitīva noskaņa. Tur bija tas, ka Dienvidamerikā jau ivermektīnu sākā izmantot un lietot cilvēki. Pērkot viņu. Šajā rakstā gan rakstīts tas, ka cilvēki pirka over-counter un tā kā melnajā tirgu, ja viņi bija saklausījušies par viņu efektivitāti. Un līdz ar to tas viss traucēja noteikt
kā lai labāk pasaka, traucēja noteikt citu zāļu un vakcīnu efektivitāti. Nu jā, ja es būtu tādā valstī, kur ir tik nekontrolēta izplatība, un es būtu tajā riska grupā, es arī noteikti viņu lietotu. Un ja es nevarētu dabūt vakcīnu, tas jau tieši saprotam ir. Bet te, teiksim, ir tālāk, tajā paša gada tālāk decembrī abstrakts mazs pētījums. Un tajā video, tajā video viņš iziet cauri 14 dažādiem pētījumiem. Un viņš īsi ātri apkopoja to informāciju, kas pagaidām ir ievākta par ivermektīnu, un tas bija kaut kur janvārī. Bet es atradu pāris rakstus, kas ir nākuši pēc tam, un tā kā palasīsim kopā ātri. Te īsumā beigas 5 dienu kurss ivermektīnam, tā kā ir atklāts, ka viņš ir gana drošs un iedarbīgs, lai ārstētu pieaugušus pacientus ar vieglu Covid paveidu. Tā kā, protams, vajag lielākus pētījumus. Tā. Šitas bija interesants raksts, jo viss saka kaut ko vienu, bet zemāk kaut ko citu. Tātad ivermektīns šobrīd tiek plaši izmantots Indijā, un Indijas valdība sadarbībā ar viņu ārstiem izsniedz ivermektīnu, ka viņiem tādas paciņas, profilaktiskās paciņas, ko viņi vienkārši izsniedz cilvēkiem, un ivermektīns tagad ir iekļauts tajā sastāvā, līdz ar vēl kaut kādu tur sarakstu. Es tagad negribu valoties, nezinu, kas tur īsti bija. Bet te principā ir šeit World Health Organization rekomendē ivermektīnu lietot tikai klīniskajiem pētījumiem, nevis Covid ārstēšanai. Pabraucam bišķi zemāk. Būtu riktīgi krūti, ja es varētu angliski tev izlasīt. The research in American Journal of Therapeutics is the most comprehensive review of available data. We conducted the most comprehensive review of the available data on ivermectin, said Pierre Corey, President and Chief Medical Officer of Frontline COVID-19 Critical Care Alliance. We applied gold standard to qualified data review before concluding that ivermectin can end this pandemic. A focus of the study was on the 27 controlled trials available in January 2021, 15, of which were randomized controlled trials. The authors found large statistically significant reduction in mortality, time to recovery, and viral clearance in COVID-19 patients treated with ivermectin. To evaluate efficacy of ivermectin in preventing COVID-19, 3 RCTs and 5 observational controlled trials, including almost 2,500 patients, were analyzed. All studies reported that ivermectin significantly reduces the risk of contracting COVID-19 when used regularly, the author said. Tātad no vienas puses, un es šito sastapos lasot dažus tekstus, es neizlasīju visus, bet es iespējams palasīšu vēlāk vairāk, kad cilvēku bažas par to, ko World Health Organization saka un iesaka, un cik daudz kaut kādu, nezinu, valdību ārsti nostājas pret to, ko, WHO iesaka un saka. Nu jā, tā ir tāda jocīga organizācija. Visas tās starpvalstu organizācijas ir tādas, jocīgas savā darbībā. Šitās, man liekas, bija viens no jaunākajām ziņām, ko es atradu. Tā, šitas bija izlaists 8. maijā. Tas ir, principā, arī turpinājums, atvasinājums no tā paša pieminētā stadija. Results based on 27 controlled trials. Ka viņi veica tādu comprehensive studiju ar zelta standartu, 27 kontrolēti triali, noslēdzās 15. janvārī. Significant reduction of morbidity and mortality seen. Tātad Indijā viņu jau akceptēja, Dienvidamerikā, Zimbabvē, Slovākijā, Čehu Republikā, Meksikā. Viņu,
akceptēja, kā medicīniskie profesionāļi akceptē to kā plaši lietojamu zāli, ko var izrakstīt Covid slimniekiem. Labi, jācer, ka viņš tiešām strādās. Viss būs labi ar to. Es nestāstīšu tālāk ātri par to, ka Amerika arī to akceptē. Var izlasīt. Filipīnās akceptē, un Filipīnas iesāka, kur bija rakstīt. Clinical trial research ivermectin headed by Piri. Taisīs 8 gadu lielo pētījumu, sākot no šī gada jūnija līdz nākamā gada janvārim, lai nostiprinātu to pārliecību par to, ka šīs zāles tiešām iedarbojās, tādu vēl lielāku trial pētījumu uztaisīs sakarā. Tas ir labi, ka ir tie lielie pētījumi ieplānoti, un tur noteikti būs daudz cilvēku, un tad varēs tā redzēt. Jā, es nezinu, savā ziņā ticu, ka visa pandēmija izbeigs vakcīnas daudz ātrāk. Un pat, ja būs kaut kādi bīstami varianti, viņi būs savā ziņā izolēti. Un pat, ja viņi kļūs nāvējošāki, viņi varbūt nebūs tik lipīgi. Jā. Jo tur tagad cīņā par Covid ir vairāk faktori. Gan skatīties to, kā izglābt smagi slimušos, kā nodrošināt to, ka saslimušie neaplipina, kā nodrošināt profilaktiskus līdzekļus un nedod Dievs, kā nodrošināt, vai tieši dod Dievs nodrošināt to, ka starp jauniešiem tas neizplatās. Lai gan es kaut ko pausu galam dzirdēju, kad arī skolnieki sāk slimot. Jā, bet tas man šeit tādā vienkārši kopējā tā saslimstība ir uz leju. Labi, ivermectin. Tu ņemam pārjautāt tev. Tu esi vairāk vakcīnām šajā ziņā. Man ir tā, ka es ļoti esmu par to, ka man šķiet tā nav laba molekula, ko lietot cilvēkiem bez vajadzības. Man baigi trigero tas profilaktiskais tā ideja. Ja es vienkārši skatos uz kā viņi izskatās, un man viņi izstāsta, ka viņi nopietni ietekmē ķermeni. Bet man interesanti, pēc kā tu to spriedzi. Jo varbūt tās es kaut ko smagi laižu garām, un es gribētu saprast, uz ko tu skaties. Es to burtiski spriežu pēc tā blakus efekta sarakstā, to atradīsim, kur viņš bija. Tātad ivermectin side effects. Un es nezinu, man kaut kā tā, no sabiedrības līmeņa, es tev totāli piekrītu, ka ivermectins varētu būt labāks, ja viņu visu lietotu, varbūt, nekā Covid, lai neizveidotos tā, ko tā bīstā mutācija, bet no individu līmeņa ir labāk, lai cilvēki nesaindējās ar viņu. Un lai viņi tiek vaļā no tās, no tā vīrusa, kaut vai no viena varianta, tad no cita varianta. Tas, ko es dzirdēju Dark Horse podkastā, kad viņi runāja par šo blakus parādību sarakstu, kad liela daļa no blakus parādībām ir dēļ tā, ka tavā ķermenī mirst tie parazīti, tie vīrusu un baktērijas, un dēļ tā, ka viņi tev nomirst, un tev viņi, kā lai saka, tev sakrājās tie mazie pūstošie ķermenīši, un no tā rodās tās blakus parādības, kas tev tur var slikti palikt, tev var būt izsitumi. Bet seizures un koma, tas man gan uztrauc, tas ir tāds nopietns jau. Bet tāpēc ir labi, ka viņi uztaisīs to pētījumu, ko tu pieminēji, to 8 mēnešu pētījumu, un tad viņi varēs sastādīt tādu blakus efektu sarakstu priekš Covid. Un, ja tur nebūs tas viss iekšā, tad jau viss labi, viņš vajag izmantot. Tam es tiešām piekrītu, ka ja uztais to pētījumu, ka viņi tiešām izmanto pret Covid, un tur iekšā ir tikai kaut kādi, nezinu, varbūt pat tikai, šeit es negribu acu problēmas arī, tikai tie, kas ir vispār visvājākie iespējami. Tiredness and loss of energy, stomach pain, arī īsti negribam. Tikai tie divi ir, tad lai... es kaut kā baigi skeptisks esmu pret viņu. Es nezinu, man ir kaut kāda iekšējā skepse.
Es kaut kā netiku skeptisks esmu pret vakcīnām. Es vienkārši, es nezinu, es skatos uz to struktūru, man liekas, viņš 100 punkti visur ķermenē reaģē ar visu, ko. Tā kā šeit tik sarežģīta struktūra. Es vienkārši man grūti nocēt, ka viņš neizveidos nekādu reakciju kaut kur, kur nevajag. Jā. Kā bāzes viņš ir taisīts. Tā kā, jo bieži tā kā molekulām ir kaut kādas tā bāze, tā kā avermektīnu ģimenei viņš pieder. Un avermektīnu ģimene ir kādreiz tikuši izmantoti kā pesticīdi. Un tad viens no tiem pesticīdiem, man tas uzreiz samazina arī to vitamīnu. Ja viņi ir nākuši kā pesticīdi, tad viņš noteikti ir indīgs kaut kām insektiem. Vismaz tā kopējā grupa. Interesanti papētīt, kāpēc viņu nosauca par wonder drugu vairākos rakstos. Tas bija kaut kāds 11. gada raksts. Tas tur, Japāns, man liekas, kaut kādu vienu citu čalīti, nezinu, Anglis, Amerikāns, viņi dabūja Nobel prēmiju par šitā, avermektīnu atklāšanu. Tāpēc noteikti, ka viņš izārstē visas tās parazītas slimības šausmīgās. Tā kā tas jau, tas noteikti bija šausmas. Esmu klausījies, ka lasa vienu grāmatu par karu, kur tā kā karavīriem bija šausmīgi parazīti visur iekšā ķermenī. Un šis avermektīns to visu atrisināt, tāpēc noteikti tas cilvēks ir pelnījis prēmiju. Tiešām šausmīgi grāmatu. Kas par grāmatu, kā saucās? Tas bija tā kā Džoko podkāstā, viņš lasīja grāmatu par amerikāņu karavīriem, kas bija ieslodzīti tādā kā darba nometnē Japāņu, un viņiem vispār nebija nekādas zāles, un viņiem visur kājās, kāju nagos iekšā bija parazīti. Viņiem bija tā kā jāvelk viņi ārā. Tā bija šausmīga grāmata. Es uzreiz tā kā esmu par to avermektīnu tajā ziņā. Pilnībā pārējie šausmīgi parazīti, viņš noteikti ir jālieto. Labi. Interesanti, kā tas viss attīstīsies. Labi. Es pagaidām esmu skeptisks pret visu. Es esmu ļoti tajā cilvēku grupā, kas ir par profilaktisku vienkārši veselības uzturēšanu, jo ļoti daudz liecības rāda, ka smagas formas piemīt D vitamīnu, tiem, kam trūks D vitamīns, un magnītu, cinku nelieto, un citas, tur, teiksim, blakus slimības, diabēts un plaušām. Es laikam esmu nedaudz piesardzīgāks. Es arī savu to veselību novērtēju kritiski kaut kādas tur, un tad es vienkārši to vakcīnu uztaisīšu to 1 uz miljonu ruleti. Tā kā varbūt dabūšu to šausmīgo blakusprādību, varbūt nedabūšu. Cik un tā mums saziņāts izklausās labāk nekā tas Covid kaut kā. Labi, un turpinot runāt par Covid tēmu, ātrā tēma, tad Pfizer vakcīnu tu jau noteikti zini, ka var turēt tikai -80 grādos. Un tad izrādās, ka viņi pagarināja, ka viņi var lietot veselu mēnesi iekšā parastajā leduskapī, bet tā kā ne pat saldētavā. Wow. Es domāju, tur pamainīja viņu? Nē, viņi neko nemainīja, vienkārši tik nofēloja, tad, kad viņi sākumā jau to neizdomāja, ka to var darīt. Viņi vienkārši nebija pārāk piesardzīgi vai kā. Un tad viņi izdomāja, ka mierīgi var turēt mēnesi vienkārši parastā leduskapī. Man tepat, kur man stāv iekšā jogurts. Es varu turēt šo vakcīnu, man nevajag nekādu īpašo. Tu varētu iepirkt un pārdot no savu leduskapu vakcīnas mēnesi kādu. Es varētu arī to, ko tu pagājušajā rādīji. Tas bija baigi iespējams, to CRISPR arī turēt savā leduskapī kopā ar vakcīnām. Un tad, ja kāds pasūtītu CRISPR, spēlēs arī Covid vakcīnu viņiem aizsūtīt. Tur, kurš glabāja sieru un alu, turpat man būtu arī tas. 2 par 1 cenu. Labi, tad tā bija ātrā tēma. Virzīsimies uz brītiņu prom no Covid. Jūs man savā ziņā uzdevāt depresiju. Es nezinu, kāpēc. Vienkārši dažreiz šķiet, ka tik daudz viss ar to Covid saistīts. Kaut kā liekas, visa dzīve tā kā ar viņu ir iesūkusies. Tā kā, es nezinu,
Zini, es sākumā biju, kad Aneta sāka par to runāt, man bija ļoti tāds, man šito nevajag zināt, bet līdz ko tas attīstījās par tādu globālu fenomenu, tad es saprotu, ka prātīgāk ir sākt uzzināt. Un tagad, ja tīpaši, kad mums tas podcasts ir, tā kā zinu, kā daudz cilvēku man apkārt vakcinējās un prasa, vai es vakcinēšos, un darbā arī taisīja aptauju par to, vai vakcinēsies vai nē. Es teicu, ka tuvākajā laikā es to nedomāju darīt. Es arī neesmu tajā riska grupā. Un es sapratu, ka es maz ko zinu par to. Un es gribu labāk spēt argumentēt priekš sevis, kāpēc es izvēlos to, ko es izvēlos. Es negribu tā kā panesties vienkārši kaut kādai informācijai, ka šitas tur ir labs, tur šitā tabletīte būs laba, šitā špricīte būs laba. Un mums to vispār neko nevajag, vienkārši dabiskā imunitāte for the win, un tad tāds, ļauj man papētīt. Jā, tas ir ļoti pareizi, tiešām tā kā pašam izpētīt. Es arī ceru, ka vairāk cilvēki tā kā respektē to individuālo viedokli. Man baigi nepatīk tas pušs, visiem obligāti jāvakcinējās. Ja tu nevakcinējies, tu esi stulbs vai kā. Tas vienkārši man tādu alerģiju uzdzen. Es reiz, kad es to dzirdu, es negribu vakcinēties. Tā kā vislabākā man kampaņa pret vakcināciju, vienkārši man kāds pasaka, tu obligāti jāvakcinējies. Es saku, nē, es to nedarīšu. Tāpēc, ka man mēģina to uzspiest virsū. Man nekā bijis tā, ka esmu lasījis daudz par tiem Covid, kaut kādiem mistiskiem efektiem, ka viņš nonāk ķermenī, tas vīrus, tur viņš savairojas visu kaut kādos sūdīgos orgānos, kur tu totāli negribi, lai viņš savairojās. Un es to īsti negribu pieļaut, lai viņš man savairojas, piemēram, sirdī. Tas kaut kā, man liekas, varbūt tomēr nevajag. Bet jautājums ir, vai viņš savairojas un tur paliek, vai arī viņš savairojās un pēc tam tev imunitāte tiek ar to galā. Jā, man kaut kā, es laikam vairāk esmu tāds piesardzīgāks ar to, jo viņš nav no tiem vīrusiem, kas ir tikai paliek plaušās. Un tas man nevisai patīk. Starp citu, vai tu lasīji, kad Covidu nesenā atzina par vaskulāru slimību? Ko tas nozīmē? Ka tā ir vairāk asinsvadu slimība. Jā, tas izklausās trakāk. Tas man tieši motivē. To viņa parādīšu. Euronews. COVID-19 is a vascular disease, not a respiratory one. Viņas tādās īpatnējām blakus parādībām, kad viņu vairāk tomēr izsās pēc asinsvadu slimību. Vienkārši plaušas tas, kas tev nogalina. Tāpēc tas kas, ko pamana. Tu vienkārši beidz elpot, un tāpēc tu nomirst, bet īstenībā viņš jau visu var kaut ko sliktu izdarīt. Tas izskaitot trombus, to, kāpēc viņa nonāk tur sirdī, saknās. Te kāds cilvēks teikt, ja dabūtu vakcīnu, tu arī var dabūt trombu, ja dabūtu vīrusu, dabūt trombu, bet tomēr ar vakcīnu ir mazāk varbūtība dabūt to trombu. Tā kā daudz cilvēkiem, kas nonāk slimnīcā ar Covid, viņiem ir tie trombi. Tur vakcīna bija 1 uz 1 miljonu vai 1 uz 100 000 tajā vecuma grupā. Viens, man liekas, bija kaut kādi 2-3 uz miljonu, kaut kas tāds. Bet tas ir visā populācijā. Pieņemsim, mūsu vecuma grupā īstenībā mums ir 1 uz 100 000 ar AstraZeneca. Tāpēc, ka tieši mūsu vecuma grupā ir tā vieta, kur notiek tās blakus efekts. Tas tāpat kā kāda iespēja satikt ciklonētiešu. Tu izēj ārā vai satiec vai nesatiec. 50-50. Svarīgi ir, kuru grupu tu salīdzini sevi. Labi, bet pavirzīsimies uz priekšu uz nākošajām tēmām arī. Man šķiet, mēs visu šoreiz nepaņemsim, bet mēs kaut kādas paņemsim. Prom no ļoti depresīvā Covida, kurš man nedaudz par depresiju uzdzina, uz kaut ko mazāk depresīvu. Uz stāstu par to, ka ir tā kā naftas piegādes trubas Amerikā, un hakeri uzlauza tās trubas, bet tieši nevis pašas trubas, bet administrācijas sistēma, kur strādā vienkārši biroja darbinieki, kur ir piekļuvi tām trubām. Bet ne pašas trubas. Bet viņiem arī varēja uzlauzt arī pašas trubas, ja viņi gribētu, bet viņi izvēlējās to nedarīt. Un viņi iešifrēja iekšā visus datus. Tajā administrācijas sistēmā prasīja 5 miljonu izpirkuma maksu, lai viņiem atšifrētu atpakaļ. Un tad tas uzņēmums, viņš nobloķēja visas savas trubas, lai gan
tas hakeri pat viņas nebija nobloķējuši. Vienkārši tādēļ, ka viņiem nestrādāja administrācijas sistēma, viņi pat nesaprata, kur īsti tas nafta pumpējās. Tāpēc viņi nezināja, cik prasīt naudu, kuram benzīntankam. Tāpēc viņi apturēja tikai tāpēc, ka viņi nezināja, tad, kum prasīt naudu, jo nestrādā tā administrācijas sistēma. Un tāpēc daudz cilvēkiem Amerikā atsevišķos štatos nebija benzīns, jo visos benzīntankos bija atslēgta padeve, jo bija atslēgta tās trūbas. Visos benzīntankos? Ne, visos ne, atsevišķos dažos štatos. Jo Ah. bija benzīntankiem rezerves, vienkārši dažiem beidzās rezerves. Un tad tā trūbu kompānija samaksāja to 5 miljonu izpirkuma maksu, kas īstenībā ir tik šausmīgi maza nauda. Nu, priekš šīs situācijas. Ja uzlauž milzīgi tavu trubu sistēmu, paprasā tikai 5 miljonus, ok, droši. Bitcoinos mēs samaksāsim, nav problēma. Nu, jā, bet tas rāda piemēru to, ka, hei, nu, nākamais arī varēs kaut ko līdzīgi izdarīt un dabūt 5 miljonus. Tas tā viņiem Tieši ir tā. maz. Tiem cilvēkiem, ja mēs ar tevi uzhakojam 5 miljonus, ko mēs varam visiem mūsu ģimenei iedot naudu, nodrošināt mūsu dzīves līdz mūža galam. Bet tieši tāpēc arī viņi tikai prasa 5 miljonus. Viņi tikai pieticīgs cilvēki no Krievijas, vai kur viņi tur izrādījās, ka bija. Hakeru grupa saucās Tumšā puse. Tā kā zvaigžņu karos. Hakeru grupa. Un viņi bija kaut kur un bija beigīgi fascinējoši tas, ka viņi tajā kodā bija ierakstīts tas, ka tas uzbrukošais kods, viņš grib uzbrukt tai trubai, bet viņš neuzbruks, ja tava sistēmas valoda ir krievu vai atsevišķas Austrum Eiropas valodas, tā kā Baltkrievu. Latvieši arī? Es nezinu, bet viņi negribēja uzbrukt tā kā kaut kādai krievu sistēmai, viņi tikai amerikāņiem. Ne, viņi vienkārši, viņi paši tur dzīvot, viņus paņems ciet. Tā, nē. Mēs uzbruksim tikai. Rekur rakstīts, tas bija 12 valodās, kuras kādreiz bija Padomju Savienībā. Tām nevajadzēja uzbrukt. Jā. Es domāju, cik viegli ir uztaisīt tādu hacking uzbrukumu. Nu, šausmīgi viegli, jo tā problēma jau ir tajā, ka nepārtraukti ir caurumi sistēmās, ko visi izmanto. Vai tu esi dzirdējis par tādu Microsoft Exchange serveru? Man gribas teikt, ka nē. Vai arī SharePoint? Nē. Outlook? Outlook, tā kā no interneta pārvaldes? Outlook, tā kā e-pasta. E-pasta, jā. Nu jā, un tā kā tas Outlooks ir tā kā e-pasts, kas ir iekšā kompānijās, ko viņi izmanto, un viņš strādā ar Exchange serveri. Praktiski visām korporācijām, kādas vien ir, kuras ir lielākas, teiksim, par 50 cilvēkiem, ir Exchange serveris. Un tajā serverī nepārtraukti ir kaut kādi caurumi. Un tad visiem ļauj, lūdzu, apdētojiet to serveri, protams, ka cilvēki viņi neapdēto. Līdz ar to tie caurumi visu laiku ir publiski, viņi ir zināmi, vienkārši viņš ir jāpaņem, tā kā saka, no plaukta, ieliek iekšā tavā kodā, un tu tur visu uzlauz. Jo visu laiku ir caurumi, tie caurumi tiek apdētot, un ja kaut ko neapdēto, tad to uzreiz arī uzlauž. Kas tie ir par caurumiem? Kā viņi veidojas? Viņi jau sākotnēji ir kaut kādā? Jā, vienkārši viņi vēl nav atrasti. Viņus varbūt kaut kāds updates, viņus pa jaunu ieliek, bet caurums tas, piemēram, tas, ka ir kaut kāds teksta lauks kaut kur tavā programmā, kur var ielikt iekšā kodu, kas izpildīsies uz servera. Piemēram. Un tā kā teksta lauks, jā? Nu, tas tā ļoti vienkāršot runājot, bet tā to var labi pastāstīt, ka teksta lauka, tajā teksta laukā iekopē iekšā kaut ko, un tas īstenībā programmas kods, ko izpildīs serveris ar administratoru tiesībām un uztaisīs aizmuguras durvis serverī, kurā kāds varēs ielīst iekšā un tur darīt, ko grib. Tā kā tas ir populārs. Vēl populārs uzbrukuma veids ir darbiniekiem atvērt e-pastā linku, kurš uzlauž viņu datoru. Tad tiek klāt arī pie kompānijas. Tas atliek tikai atvērt to linku man kā e-pasta, teiksim, turētājiem. Jā. Jā, un tas ir notiek katru dienu. Tā ir tā otra problēma. Nu, šitajā situācijā iesaistījās arī prezidents Joe Bidens. Ļoti tāds gudrs prezidents, un viņš teica, ka jā, tas uzbrukums Amerikai. Un tad tā hakeru grupa, tā tumšā puse, viņi atbildēja ļoti interesantu teikumu,
ko es varbūt neatradīšu precīzi, bet viņi teica, mūsu uzdevums nav uzbrukt Amerikai. Mēs negribam nodarīt nekādu kaitējumu sabiedrībai. Mēs tikai gribam dabūt naudu. Vienkārši atsūtiet ir mums naudu. rakstīts, vakar ir. Vakar šitajā es nevaru parādīt. Tā mēģinās. We are apolitical. We do not participate in geopolitics. Our goal is to make money and not creating problems for society. Iedomājies, viņi nobloķē naftas trubu un saka, goal is make money. We not create any problem for society. Tas ir tik rēcīgi man šķiet. Es nezinu. Man liekas, kaut kas tik tā kā tāds simbolisks, tāds filozofisks tajā teikumā. Labi. Varētu pielīdzināt varbūt tās arī naftas kompānijām. Mēs gribam tikai naudu taisīt. Mēs negribam radīt problēmas liekas. Labi, taču to tēmu, tomēr mēs varam likt malā. Es minūtīt man jāizskrien. Ok. Tad es tiesvaišu to vietu griezīšu ārā, ja mans linkums to darīt, un es vienkārši turpināšu runāt. Pēc tam, kad Toms atnāks, nākošā tēma būs līdzīga. Tā kā nevis to, ka uzlauž trubu, bet uzlauž veselu ūdens apgādes sistēmu. Un, laikam man vajadzēs vismāk atkārtot, bet interesants situācija ir tāda, ka tā nav pirmā reize, kad tas notiek. Īstenībā šāda lieta notiek regulāri. Labs tāds podcasts, kur par šo runā, ko es varu ieteikt, ir Level 1 Techs. Un viņiem ir iknedēļas ziņu apskats. Un tur es jau biju dzirdējis par šo ziņu. Un viņi kaut kādas pēdējo mēnesi, kaut reiz nedēļā ir kāds ziņu stāsts par to, ka uzlauž jaunu kaut kādu ūdens apgādes kompāniju. Jo, visām tam ūdens apgādes kompānijām viņām ir vecais Windows XP, vai arī, es nezinu, kas tur vēl varbūt, viņiem XP, Windows servers, 7. Windows varbūt. Tad, kad uzlauž to ūdeni, tu esi atpakaļ. Tad nākošais stāsts jau iesāk stāstīt ir, ka uzlauž nevis trubu, bet uzlauž ūdens apgādes un attīrīšanas vietu. Bet šoreiz ne tikai uzlauž, lai prasītu naudu, ne tikai uzlauž, lai neradītu problēmas sabiedrībai, bet burtiski mēģina saindēt cilvēkus, izmainot chlora daudzumu ūdenī, ko laiž iekšā. Ar to, ka diezgan tāds nopietna situācija. Minēšu palielina chlora daudzumu ūdenī, ja? Man tā šķiet kaut kas tam līdzīgs, jā. Labi, tad tas, ko es sāku stāstīt, tas, ka šeit lieta izrādās, ka notiek regulāri. Tā kā tās sistēmas, kas nosargā tos ūdens apgādes, viņas ir vecas, ir Windows XP sistēmas, viņām savas operētās sistēmas vairs neuztur, tur ir caurumi. Vienkārši kaut kāda pilnība neaptverama iemesla dēļ viņas ir pieslēgts pie interneta. Ja tev ir tāda veca sistēma, nedod Dievs neslēdz viņu klāt pie interneta. Kāpēc, ja būtu ūdens apgādes sistēmai pieslēgtie pie interneta? Kāpēc? Ko jūs gribat skatīties Facebooku, kamēr jūs tur uzpasējat ūdeni? Skatīties telefonā ar 4G vai ko? Tur jums nevajag to browseru, kur jūs kontrolējat ūdens apgādi, lai var atvērt reizē YouTube pastīties. Tas vienkārši ir drošības caurums. Tad uzlauzat ūdens apgādes sistēmu un tur mēģināja saindēt cilvēkus, izstāst, ka to slikto cilvēku notvēra un viss beidzās labi. Bet šausmīgs stāsts jau, īstenībā ļoti šausmīgi. Baltimore, Floridā. Jā. Tas ir pirmā reize, es reti dzirdu, ka hakeri reāli mēģina noindēt cilvēkus. Tas tā kā nākošais līmenis. Tā kā. Gan jau var kaut kādu citu mērķi, kaut kādu message pateikt vai, nodarīt pāri vai atriepties. Es saprotu, ka tu pieprasi naudu, to es varu saprast, kāpēc vienkārši radīt nepatikšanas cilvēkiem un padarīt viņus slimus. Es arī saprotu to, ka tāds cilvēks vienkārši prasa naudu, viņus arī varbūt nevajag tik ļoti arī sodīts. Tā kā vienkārši atbilstoši sods, kaut kāds cietums, 5 gadi vai kas, bet nevajag pārcensties. Bet šitādi, kas mēģina kaut ko noindēt, tiem jāliek mūža ieslodzījums, kā citādāk.
Kā tu vari tādu cilvēku laist atpakaļ sabiedrībā, ja viņš mēģināja noindēt visu pilsētu? Iedomājies, tas nav kaut kāds slepkavības mēģinājums vienam cilvēkam. Tas ir slepkavības mēģinājums kaut kādai pilsētai vai pat novadam. Tas ir tikai jau nākamais līmenis. Tas tā kā visās tajās multfilmās, tur Powerpuff Girls, tur nezinu, kaut kāds tur sliktais uzbruk. Mēģina kaut ko saitēt, jā, visu ciemo ūdeni, tā, kad visiem tur pumpas sametās vai ielaist Covid ūdens piegādāt. Jā, tad apstīsimies. Īstenībā šitas nav pirmā reize, ka uzlauza ūdens apgādes sistēmu. Tas notiek tā kā regulāri. Un es nezinu, vai tas ir šis gadījums vai cits, bet vienā no gadījumiem bija tā, ka tas bija bijušais darbinieks. Un tas bijušais darbinieks, viņš laikam bija atlaists dēļ kaut kādām nesaskaņām, un viņš uzlauza vienkārši, lai atrieptos. Bet viņš nebija tas, kurš gribēja indēt. Man tā šķiet. Es te visu stāstu nezinu, bet man šķiet tik pacinējuši, ka tas ir kaut kas, kas notiek regulāri. Jā, tas tā kā izklausās vairāk uz tādu motīvu. Bija viens interesants komentārs, ka varbūt tas bijušais darbinieks bija tik ļoti apriebies tā sliktā drošības sistēma, kas tur bija, ka viņš gribēja uzlauzt, lai parādītu, ka ir slikta drošība, un lai beidzot viņu kolēģiem nav jāstrādā, lai tur iegulda naudu, kaut ko uzlabot, atjaunot serverus. Jā, tās ir stēle, ka šitādi, teiksim, uzbrukumi liek uzreiz saņemties, attīstīt to sistēmu. Līdzīgi kā ar kāru. Katrs karš, kas ir noticis, viņš ir bijis kā liels lēciens tehnoloģiju attīstībā īstenībā cilvēcē. Lai vai cik lielu posmu nodara, tas ir liels lēciens. Jā, uzreiz nāk prātā tas Einsteina citāts, ka viņš nezina, ar kādiem ieročiem tiks cīnīties 3. pasaules karā, bet 4. pasaules karā cīnīsies ar akmeņiem un ar kokiem. Līdz ar to tas viss kodolkarš var arī mūs atlikt atpakaļ savā ziņā. Jā. Jā, viņam ir kaut kāda kapacitāte. Vienā instancē tu attīsti to tehnoloģiju, un citā instancē tu izdari tik lielu postu, ka tev vienkārši ir jāsāk no sākuma. Jā, bet tas man īstenībā reāli biedē tas viss, tas kodolkara lietas, jo pagājušajā paudze īstenībā tiešām dzīvoja tajās bailēs no tā kodolkara, un tāpēc viņš arī nenotika. Bet tagad tas pazudis. Tīpaši slikti bija ar Trumpu, ka viņš bija prezidents. Viņš ļoti tos visus kodolieročus gribēja. Pagaidu brītiņu. Jā. Tā. Šis mums tālāk ir uzlauž ūdens apgādes sistēmu, tam mēs izgājām cauri. Ķīna nolaižas uz Marsa. Tas bija dzirdēts. Bija dzirdēts tas, ka Ķīna ir nolaidusies uz Mēnesi. Nezinu, vai pirmā misija kaut kāda, vai tas bija cilvēks kāds, vai arī zonde, bet noteikti gribēju dzirdēt par Marsu. Nevarētu būt, ka viņi ir aizsūtījuši cilvēkus jau paplašinās kanālu. Tas būs paturpinot to stāstu par Evergreen. Socis kanāls tiks paplašināts. Bitcoin cena. Paskatāmies, Ķīna nolaižās uz Marsa. Ķīna ir otrā valsts, kas ir veikusi mīksto nosēšanos uz sarkanās planētas. Mīkstā nosēšanās sanāk nosēšanās uz zondi. Var sakot, cilvēks nav klātesošs, nosēšanās notiek tikai uz zondi. Esmu atpakaļ. Tā, pamēģināšu to izskatīt tādā. Sorry. Tā. Ok, tad nākošā tēma bija par Ķīnu. Ķīna nolaižās uz Marsa.
Tā. Piedod, tu bija kaut kāda doma, bet es to visu aizmirsu. Tev bija kāda doma? Nē, man šeit mēs kaut ko runājām pusvārdā, bet tas nekas labi. Tu to noliksim malā. Un vai tu esi dzirdējis, ka Ķīna nolaižās uz Marsā? Nē, es nebiju dzirdējis. Es tagad atvēru palasīt bišķiņu, bet tu varētu pārņemt savu ekrānu. Jā, labi, es nošērošu. Tā, loks. Tā, nu jā, tagad tu īstenībā daudz cilvēku nav dzirdējuši, jo viņi to tur pilnīgā praktiski noslēpumā. Nu, viņi to netur noslēpumā apzināti, bet viņi to tur noslēpumā neapzināti, jo viņi nekur nestrīmo un arī gandrīz netvīto neko, vienkārši kaut ko tur publicē preses relīzes. Un šitā izstāsta tas viņu robots. Okay. Nostrādā gan jau arī valodas barjeru, jo, man liekas, ka amerikāņi un angļi un rietumu pasauli pieredus vairāk, tā kā, postot, šērot, pasludināt. Ķīnieši acīm redzot klusumā ir darījuši savu darbu, uztaisījuši zondīti, tā kā mēs vienkārši aizlidosim, mums nevajag publicitāti. Mhm. Kas tur vēl teikts? Viņiem ir kaut kādu misiju mērķi uzskaitīt? Ir īstenībā ļoti maza informācijas. Tā kopējā misijas mērķis viņiem ir, viņiem vienā tajā misijā bija gan orbitētājs, gan nolaišanās, gan braucējs. Un it kā pilnīgi viss tas ir izdevies, un mērķis ir pabraukāt tur apkārt, pafotografēt kaut ko, un tā kaut kā. Es neko vairāk īsti nezinu. Līdzīgi kā amerikāņu misija. Viņiem ievāk kaut kādus sampļus, augsnes paraugus, pārbaudīt ūdens iespējamību. Es biju pareizi dzirdējis, ka Ķīna arī nesen bija nosēdusies uz Mēnesi. Viņi bija aizsūtījuši misiju uz Mēnesi, tā kā tumšo pusi. Jā, man šķiet, ka jā, ka bija tā. Bet es nezinu, viņš izdevās. Problēma ķīniešiem tas, ka būtu baigi interesanti tas, ko viņi dara, bet, diemžēl, viņi kaut kā īsti nemāk to publicēt. Izsaka, ka bija veiksmīgi. China achieved humanity's first soft landing on the far side of the moon on 3rd January 2019. Pirmā misija, kas nosēdās Mēnesi tumšajā pusē. Jā, žēl, ka mums ir maz informācijas par to. Kaut kāda informācija ir, bet arī es pēc sakoju YouTube tiem avotiem, kas sako līdzi Starship un tām visām NASA lietām. Un viņi, esmu dzirdējis, ļoti gribētu sakot līdz tām Ķīnas lietām, bet Ķīna vienkārši nedod tik daudz informācijas, lai tam tā tik aktīvi sakot līdzi. Bet ne, labi, ka viņi kaut ko dara. Savā valodā. Es esmu domājis, tas būtu tik vērtīgi īstenībā, man liekas, iemācīties ķīniešu valodu. Jā, noteikti būtu vērtīgi. Tā kā pirmkārt atvērtos vēl vesela cita pasaule ar informāciju. Jo es domāju, ka ķīniešiem tikpat grūti iemācīties kaut kādu angļu valodu kā mums ķīnieši. Rēti, kurš cilvēks var būt starpnieks starp to kultūru un mūsu kultūru. Jā, tā ir. Ķīniešu valoda būtu ļoti, ļoti noderīga. Tad kā ir? Tā, labi. Tad nākošā tēma būs par to, kā paplašinās kanālu. Pavisam īsā tēma. Bet tu zini, cik ir 131 pēda? Nē. Tad mēs tūlīt. Nē, parādi. 40 metri. Izstāsta par 40 metriem pagarinās kanālu. Kas šķiet diezgan daudz īstenībā. 40 metriem. Tas ir tā kā, cik tas varētu būt, tā kā kaut kāda 4-stāvīga, 5-stāvīga māja. Jā, varētu būt, varbūt pat nedaudz vairāk. Un arī padziļināti par 10 pēdām, kas arī ir kaut kādi 3 metri, pa 3 metriem padziļināti.
Rakstīts, kuru krastu viņi tagad domā par padziļinājumu? Īsti izskatās, ka nav tas rakstīts. Nezinu, vai tu esi bijis Francijā, bet Francijas Triumfa arka ir 49 metru augsta. Es neesmu bijis Francijā, es neesmu redzējis to arku. Izstāst, ka tā summa, kas iemaksāja par Givenam, tagad ir tikai 600 miljoni. Vairs nav 900 miljoni. Viņi nosprieda, ka tomēr tie pārdarījumi nav tik nopietni. Nē, pat 300 miljoniem mazāk pārdarījumi ir izrādās tomēr. Es domāju, ka vēl iepakaulējās. Varbūt, ka var dabūt vēl zemāk. Man šķiet, man kaut kāds liels vējš, man šķiet, man krēslu aiznesa kaut kur ārā. Es atvežu šāds. Vienkārši dzirdēju, ka krēsls nobrauc lejā pat. Ej, apskaties, pārbaudi, vai viss kārtībā. Kamēr Edvards skries pakaļ savam krēslam, es varētu pamēģināt paturpināt. Bitcoin cena. Es domāju, ka Ķīna nolaiž uz Marsa garā. Es varētu pieskarties bišķi šitai tēmai, kas ir latvieši. Tu esi apakaļ? Jā, krēsls atpakaļ, jūs uznes augšā. Viņš metāla krēsls noripoja pat repēm lejā. Ok. Jā, tagad ir ok. Labi, tad varam par to kanālu paturpināt. Nu jā, tu jau, mēs arī tagad nobeidzām. Jā, tad viņu tur pagarinās. Un tā, labi, tad nākošā tēma ir Bitcoina cena. Bitcoina cena ir nākošā tēma. Un tad nu jā, Bitcoina cena vienbrīd bija uzkāpus līdz 60,000. Tagad viņi ir lejā uz 30,000, bet jāatceras, ka viņam bija pirms gada kaut kur pa 12,000. Tāpēc viņš tik un tā ir palielināja savu vērtību 3 reizes vai pat 5 reizes pēdējo 2 gadu laikā. Nu, izskatās jau, ka tā Bitcoin cena tikai turpinās pieaugt. Es domāju, tuvākos 10 gadus. Jā, tāds mans tas secinājums par to visu. Es, teiksim, personīgi neko daudz par Bitcoinu nezinu. Es zinu tikai to, ka ir kaut kāds algoritms, ko tu vari reiķināt, un tā saucās tā mainošana, un tas ir tas, kā tu dabū tos Bitcoinus, un kad ar viņu var pirkt un pārdot internetā, nevalstiskos mērogos, tā kā bez nodokļiem, bez jā, var dabūt par to trubu, tos 5 miljonus Bitcoinā. Tas, kā viņi dabūja to 5 miljonus ar Bitcoinu, ir tā kā. Bet cik, teiksim, viņu viegli ir konvertēt uz parasto naudu? Diezgan viegli. Viss, kas tev vajag pierģistrēties tā kā kodā mājaslapā, kur tev jāiedod būs savu pase un tā kā, teiksim, savus komunālo rēķinus ar tavu vārdu. Tā kā dzīves vietas apstiprinājums un identitātes apstiprinājums. Un tad tu vari tirgot un pārdot Bitcoinu. Bet cena krīt, cena iet uz augšu. Ķīna negrib, lai maino to Bitcoinu. Es ceru, ka Ķīna to reāli darīs, jo it kā visa lielā tā mainošana notiek Ķīnā, un tas tērē tik nenormāli daudz elektrības. Tas ir tas Bitcoin sliktākais, ka visa tā elektrība ieiet iekšā. Pilnīgi bezjēdzīgi tiek patērēta. Tas līdzīgi kā sildītāji. Tā kā sildītāji vienkārši bezjēdzīgi tērē elektrību. Tagad mūsdienās ir tā tehnoloģija tāda, ka mēs varētu labāk to sildīt mājas, teiksim, tādiem kā datoriem, kur tajā datorā iekšā varētu notikt kaut kāda skaitļošanas operācija, kas varbūt ir produktīva pasaulē. Ka, piemēram, tur meklēt vēža, tur kaut kādas molekulu, kas viņu izārstē. Un tad pie reizes kā blakus efektu sildīt māju. Tāpēc man arī uzreiz radās jautājums, teiksim, tas algoritms vai tas uzdevums, kas ir jārisina tiem Bitcoin mineriem, viņš ir noderīgs? Nē, viņš ir pilnībā bezjēdzīgs.
Ko viņš dara? Viņš nodrošina tīkla drošību. Visa tā elektrība nodrošina drošību. Jo vairāk cilvēku maino, jo drošāks ir tīkls. Kādā veidā tas notiek? Tas tāpēc, ka ir iespējams jebkuru kripto tīklu, kur ir blockchain uzlauzt, ja tev ir kontrole pāri 51%, tas sauc par 51% uzbrukumu. Jo, ja tev ir kontrole par 51% no tīkla, tu vari pieņemt kādas lēmumus tu gribi un aizsūtīt savu tik daudz naudas, cik vien tu gribi. Runa iet par kriptovalūtas tīklu, jā? Jebkuru tīklu. Tāpēc, ka... Jā, sorry. Viņi, visi lēmumi tiek pieņemti ar tādu kā vienbalsību, un ja tev 51%, tad tu var dabūt pārākumu. Vienbalsību ne, bet konsensus tur dabūt. Tu vari pieņemt visus lēmumus, kur ies visu naudu. Un tāpēc, jo vairāk cilvēki maino viņu, jo grūtāk ir dabūt 51% kontroli, jo drošāks viņš ir. Jā. Līdzīgi kā biržā, teiksim, ja tev ir 51% akcijas, tev principā pieder tas uzņēmums. Akciju sabiedrībās. Ok, tad pēdējā no ātrajām tēmām. Vai tu kaut ko esi dzirdējis par Apple cīņu ar Facebooku pēdējā pusgada laikā? Nē. Es esmu dzirdējis, ka Apple ir tieši vai netieši neiblojas Portlandas šitos rajetus, tos mītiņus un tas viss. Viņi nostājās, sociālās medijos Apples nostājās tā kā Black Lives Matters pusē un dēļ kā cilvēki spriež šobrīd Portlandā. Gan arī katru nakti notiek kādi demolēšanas un grautiņi. Jā, bet es skatījos diezgan tādu šausmīgu video tieši bija tā kā, es nezināšu, kā to iegūglēt, bet bija tā kā viens YouTube kanāls, kur bija cilvēks, kurš brauca pa to Portlandu un stāstīja, kā tur izskatās. Un viņš taisa tādas regulāri YouTube kanāli, kur viņš vienkārši brauc pa dažādām pilsētām, kuras tādā sliktā stāvoklī un rāda, kas tur ir apkārt. Un tas bija diezgan traks video. Jā, Portlanda agrāk bija ļoti skaisti, cik es sapratu. Man vispār patika viss tas pats rietumu, ziemeļu gals Amerikai. Gribētu kādreiz aizceļot, bet tagad es nezinu. Bet Portlandā nebija tas, ka kā viņi sauca, Floydu nogalināja? Nezinu. Tas policists, kurš uzkāpa uz kakla tam Afrikai. To es nezinu, kur tas bija. Jā, tur ir savā ziņā, viņa ir līdzīga Rīgai pēc klimata, tā Portlanda, man tā šķiet, arī pēc izmēra un arī pēc tā kā upe iet pa vidu. Šeit viņa diezgan līdzīga pilsēta ir Rīgai. To varētu papētīt. Bet, jā, līdz ar to, ka kad nav nekādi, festivāli, ir visi tie ierobežojumi. Pārsvarā tos graustus rīko jaunieši, un viņiem vajag kaut kādu ventilāciju, redzot, kā dabūt visu šo maisēdu ārā no sevis. Un tad viņi tur, tā, ka regulāri tādi, kad izvēr katru nakti iet kaut kādu grautu taisa. Šausmīgi. Kā tev šobrīd šķiet, būs Latvijā vasarā koncerti? Es domāju, ka jā, paskaties, mums aizvakar bija hokeja čempionāts. Mēs starp citu vinējām Kanādu. Jā, to es zinu, jā. Jā, un ziņās bija rakstīts, ka, ja tu esi potējies, tu vari iet klātienē skatīties to visu. Jā. Šobrīd ir terases atvērtas, jebkurš restorāns, bārs, kam ir terase, viņš ir atvērts un līdz 9, bet mēs, teiksim, gājām cauri vecrīgai Raneti. Cilvēki skatījās hokeju, bija sapulcējušies ārā terasēs, dzēra aliņu. Es domāju, ka atvērsies Latvijā. Tas ir labi tieši pēc depresīviem Covid ziņām ir arī pozitīvās. Ok, un tad paņemsim šito tēmu ātri. Ok, tad stāsts šeit iet par to, ka iOS, ko es nekad neesmu izmantojis, bet iPhone cienītāji viņu izmanto, uztaisīja jaunu atļauju. Zini, kāds bija uzņēmis, lai programma tur prasa, dodiet atļauju izmantot mikrofonu, dodiet atļauju izmantot failus. Un viņi pielika jaunu pieprasījumu, vai jūs atļaujat šai programmai jūs izsakot. Un tāda iepriekš nekad nav bijusi.
Un viņi vienmēr, kad tu atver Facebook, pirmo reizi prasa, vai jūs atļaujat Facebook jūs izsakot? Un var atbildēt, nē, vai jā. Jā. Un Facebooks tāpēc vienkārši krīt panikā. Kā tā var būt, ka man var neļaut izsakot? Man viss biznes, visa man nauda ir balstīta uz to, ka es varu izsakot cilvēkus. Un tāpēc viņi sūdz tiesā Apple, ka viņi pazaudē šausmīgi daudz naudas, jo 95% no cilvēkiem Amerikā pasaka, ka viņi negrib, lai viņus izsako. Jā, un tad... Es tagad nesaprotu, vai agrāk līdz viņi ieviesa šito jautājumu, viņi varēja brīvi izsakot? Pilnībā brīvi izsakot, ko vien viņi grib. Viņi bija piekļuvi visai informācijai, lai izsakot, un arī juridiskā veidā viņi varēja izsakot. Lielā daļā šī aizliekšana izsakot arī sasien Facebook rokas juridiski, jo, ja tev pasaka lietoties, kas nedrīkst viņu izsakot, tad, un ja tu to dari, tad viņus var iesūdzēt tiesā tā, ka viņi arī pazaudēs to tiesas prāvu. Jā, tāda cīņa. Sanāk, ka Apples ieviesa to jautājumu? Jā, viņi paši pēc savas iniciatīvas. Viņi izdomāja, ka viņi grib labu presi par sevi, lai uz viņiem skatās pozitīvi, ka viņi ir tie labie, nevis sliktie. Jo no Apple skatpunkta Apple nepazaudē savu spēju izsakot. Apple uztur pašu to platformu. Viņi var izsakot cik vien viņi grib, jebkurā brīdī. Viņi aizliedz izsakot tikai tiem aplikāciju izstrādātājiem. Tāpēc viņi neko nezaudē. Jā. Labi, tad tas bija par Apple, un tad mēs te iesim uz finišu. Tā nākošais ir par vēža izārstēšanu. Potenciālo vēža izārstēšanu. Potenciālo vēža izārstēšanu. Dažas no manām tēmām rodas no diskusijām ar Aneti, kad mēs tagad nostājāmies katrs pretējā pusē, un es viņai saku, nē, es esmu dzirdējis, ka cilvēks ar badošanos, var ārstēt vēzi. Un viņi tam netic, un man tāds parasti, es šito podcastu iekļaušu. Es gribu uzzināt kaut ko, un pēc tam es viņai izstāstu, kas ir kā. Šito tu sāki jau iepriekš, reiz man stāstīja, tu man tieši prasīja, vai zinu, kas ir tā autofāgija, un tad es pēc par to domāju tieši arī. Jā, autofāgija. Atceries, kas ir autofāgija? Ka organisms sāk ēst savas mirušās šūnas. Jā. Tātad es sākušu ar interesantu faktu, ka dažos pētījumos tika atklāts, ka žurkas, kas badojās kaut vai katru otro dienu, nodzīvoja par 83% ilgāk par tām žurkām, kas nebadojās. Es nezinu, kā tas pāriet uz cilvēkiem, bet badošanās kā tāda, viņi jau ir piekopti diezgan ilgu laiku. Un badošanās tev ne tikai palīdz uzlabot, enerģiju līmeni un dod atelpu tavam aizkuņģa dziedzerim, bet arī tev, dod laiku, enerģiju un resursus tavu ķermenim sākt, činīt, principā, organismu. Viņš, kā mēs runājām, ieslēdz autofāgiju, kas ir viņš sāk ēst vecās šūnas, viņš sāk labot sliktās, defektējušās šūnas, viņas izved ārā. Ko tādās palasīsim, protams, kā lai saka, nevis regulē insulīna līmeni, bet uzlabo savus insulīna līmeņus. Tev nav tur neēd visu laiku, tev tur cukurs necirkulē cauri, tev insulīna līmenis krītās. Badošanās arī tev rīktīgi uzkāpina augšanas hormonu. Es tagad neatceros, pat cik procentiem slītās. Atradīšu. Līdz pat 300% palielina augšanas hormonu. Un, pēc vienas nedēļas badošanās 1250%. Kas to izraisa tieši to human growth hormonu? To, kaut kāds iekšējs process? Tas ir ar hormonālo sistēmu saistīts. Es nezināšu to tagad pateikt. Gan jau, kad satīts to, ka vienkārši tu nepārbauda savu ķermeni tik ļoti ar ēdienu, un tad kaut kādiem procesiem ir brīvība notikti beidzot. Tieši tā, jā, jo tev, kamēr tev ķermenis gremo,
Viņam ir divi modi, cik es esmu lasījis. Tev ir divi iestatījumi. Rest and digest, vai arī, kas bija tas otrs? Es neesmu skatījis, ko otrs sauc, bet viens ir tā, ka tu vienkārši grēmo, un otrs ir tā, ka tu esi tā kā tendēts uz homeostāzes ieviešanu. Un tev ķermenis nevar darīt abus. Un ja viņam jāgramo ēdiens, viņš nevar, teiksim, noņemties tur organismu činīšanu, un kamēr tu ēd, viņš dara ēšanu, un tad, kad tu beidz ēst, tad tev viņš ieslēdz visus tos mehānismus. Līdz ar to, kāpēc, teiksim, kamēr tu guli, tev arī vairāk augšanas hormonas izdalās, tu ķermenis, principā, sačinī visu lēnām sagramo, tur pasās, kur tas vainas. Es uzreiz vienās prāt tas, ka tā riktīgi ir greiza mentalitāte, tā, kas ir dažiem vecākiem. Varbūt tas tik ļoti uz bērniem neatiecas, bet tad es pāriet no bērniem uz pieaugušiem, ka visu laiku tā ideja, ok, vai tu esi paēdis, vai tev kaut kas, nevajag vēl kaut ko uzēst. Tā kā arī tā mentalitāte, ka visu laiku tā kā ir jād, lai justos labi, ja tu neesi paēdis, tad jūties slikti. Ok, savā ziņā tā ir taisnība. Teiksim, ja tu tiešām neesi visu dienu ēdis, tad tu vari būt nepacietīgāks vai dusmīgāks, un tu paēdi, tu tā nejūties. Ok, tā arī var būt, bet tās neēšanas periods ir riktīgi veselīgs prātam un ķermenim. Jā, es par šito sāku arī interesēties, ka es tagad izdomāju, ka pirmdienās es, sākšu pirmdienām ieviesīšu to ciklisko badošanos. Es, teiksim, rītu neēdu, pusdienas neēdu, atnāku mājās, tur izēju paskriet, vakarī tikai pāri. Es jūtos ļoti labi, teiksim, es to jau otro nedēļu daru. Es domāju, ka es rītdien arī to darīšu. Un tā kā man ir tik daudz enerģijas, es jūtos tik labi, man nav nekāds mākonīts, man tur nav kaut kādas, tikai, ka tu paēdi, tad tur kaut kāds sagurums uznāk. Tur tu apēd kaut ko tādu, kas tev gāzes izraisa, un tad tev diskomforts, un tad tev kaut kāds 2-3 stundas jāpavada diskomfortā. Vai arī, manā gadījumā pēc kaut kādiem ēdieniem man muguru bišķi sāk sāpēt. Kaut kādu iekaisumu veicinošu ēdienu sāpēdu. Tā citādi es dodu savam ķermenim laiku atpūsties, dodu savam aizkuņdziedzenim atpūsties, ļauju savu cukuru līmenim normalizēties, es insulīnu līmeņus normalizēju. Un es pilnīgi jūtos. Man negribās patēst. Es jūtos tādā foršā, tādā homeostāzē. Un kāpēc tas varētu būt labi vēzim? Jo tas arī samazina iekaisumu faktorus ķermenī, kā te varam izlasīt. Un vēzis, iekaisumi kā tādi, viņi rodās skābā vidē, un skāba vide, viņi ir mazāk skābekli bagāta. Un vēžas šūnas, viņas nespēja radīt enerģiju skābekļa bagātā vidē, kur pretī parastās šūnas, viņas var, teiksim, radīt ne tikai skābekļa bagātā vidē, bet viņas var radīt vidē, kurā tev nav ogļhidrāti iekšā, un viņas var, teiksim, no taukiem, no lipīdiem, no aminoskābēm savienojumā ar skābekli radīt enerģiju. Vēža šūnām, viņām ir 10 reizes vairāk glikozes un insulīna receptori. Un līdz ar to vēža šūnas vairāk pārtiek no cukura, glikozes. Un cukurs un glikoze pats par sevi rada skābu vidi ķermenī. Un līdz ar to tā ir laba vide šūnām, viņas tur labāk aug, un tad veidojas tāds cikls, kurā vēža šūnas var brīvi attīstīties. Jā, tas ir ļoti labi. Zināt, ka tas var palīdzēt, bet tajā pašā laikā arī tāda informācija būtu jādod ļoti tā uzmanīgi cilvēkiem, lai viņi nedomā, ka viņi var izārstēt 100 punkti to. Jā, es nevienā vietā neesmu dzirdējis, ka ārsti ieteiktu to darīt kā galveno medicīnisko programmu priekš vēža ārstēšanas, bet ka tas noteikti var palīdzēt. Un tas bija iekļāvis video par vienu par ziņu reportāžu, kurā viens no pašiem ziņu reportieriem arī gāja cauri vēzinu, un tad viņš tur pastāstīja savu pieredzi ar to, ka viņš to ciklisko badošanu. Es īsti līdz galam nesaprotu, vai viņš ciklisko badošanos ieviesa savā dzīvē, vai arī viņš samazināja to kaloriju skaitu, caloric restrictions.
kas savā ziņā arī var imitēt badošanās mehānismu. Jā, noteikti ir ieguvums no tā. Ir īpaši tiem cilvēkiem, kam ir tendence pārbāzt sevi ar cukuru. Tad kaut vai to samazināt, ir liels ieguvums. Tas ir, es zinu, kā es lasīju šito visu pētot, un arī man šitā tēma arī jau iepriekš ir patikusi, es šo to lasu par viņu. Un biju lasījis, man drauga ģimene iepazīstināja ļoti sen apakaļ, drīzāk pirms kaut kādiem 8, 7 gadiem par šo badošanos. Viņi tur, viens draugs bija 10 dienas, bija neēdis, viņam tētis bija kaut kādas 2 nedēļas izturējis. Tas izklās šausmīgi man. Jā, uz ūdeni dzīvojot. Un es teikšu, pseidozinātnes nozare, kas ir saistīta ar visu to New Age stufu, bet sāk izklausīties, ka tam apakšā varētu būt kaut kāds zinātnes pierādījumi. Ir ļoti daudz ārstu runā par cik veselīgi ir, ik pa laikam badoties, bet dažas dienas. Bet tie nostāsti tādi, ka pie kaut kādām 7, 14 un 21 dienām tev tur tā nezinu, kardinālas maiņas ieslēdzās ķermenī. Līdzīgi kā to, ka tev ķermenis pāriet uz ketozi, tev viss ķermenis pārslēdzās kaut kādu citu mehānismu, ka tu vairs, teiksim, nepārties no glikozes, bet tu pārties no ketoniem, kurus tev akna taisa, un ka tā esot labāka barība gan tev smadzenēm, gan tev ķermenim. Viņi no taukiem tiek taisīti. Tas ir viens mehānisms, uz kuru tev pārslēdzās ķermenis, kad viņš sāk badoties. Jo viņam nav vairs glikozes, no kā pārtika, viņi sāk ēst savus taukus. Otrs ir glikoneoģenēze, kad tev ķermenis sāk radīt glikozi un enerģiju no proteīniem. Un tad tālāk es vairs nezināšu teikt droši, bet pseidozinātni, ka tev ķermenis, viņš bez maz vai tev var jebko izārstēt, ja tu sāc iet 10, 14, 21 dienā. Man ir pazīstama viena draudzene, kura teica, ka viņa retrīta ietvaros viņa varēja 30 dienas neēst. Tā kā vienkārši no ūdens pārtikt. Bet tas ir tā kā, man negribās ticēt, bet es viņu zinu. Es ticu, ka gan jau, ka tā varēja būt. Ja man čomam tētis varēja 2 nedēļas noturēties, kāpēc mēnesis nevarētu. Jā, es saprotu 1 dienu vai 2, bet es kaut kā vairāk, ja man nav vēzis, neredzu vajadzību. Jā, tā bija tūlītās atradīšu. Tā autofāgija ieslēdzās pēc 24 stundām. Okay. Bet pīks viņai ir pēc 48. Tad ideāli tā kā būtu 2 pusdienas kaut kur. Jā. Līdz 3 dienām tas ir diezgan fajn. Tas izklausās diezgan arī tā saprātīgi un pavisam noteikti izdarām arī. Varbūt vienkārši jāiekārto savus tas dienas ritms. Nevajag tieši varbūt tad, kaut kā, lai nav darbā kaut kas super daudz jādara. Tā kaut kā, lai tu nepārslogo sevi. Varbūt arī. Jā. Es par to arī esmu uztraucies, teiksim, ka darbā pirmo reizi, kad es to pamēģinu, labi, man tur darbs diezgan sēdoši, bet tik laikam kaut kas aktīvs jādara, kā būs ar enerģijas līmeņiem un īstenībā, ļoti panesami. Jā, bet tas ir pirmo dienu, vai ne? Otro dienu paliek man šeit nedaudz grūtāk. Otrā diena, es atceros, ka bija 3 dienas, kad es mēģināju neēst. Tā bija pirmā reize, kad es dzirdēju par šito, un es mēģināju 3 dienas, bet tagad es atskatoties sapratu, ka es pilnīgi nepareizi to visu darīju, jo es neko neēdu, bet es dzēru medus ūdeni, ko īstenībā nedrīkst darīt. Tā kā, tas tiešām. Jebkāda veida glikoze, jebkas, kas tev liek aknai strādāt, viņu uzreiz tas kancelē fasting. Un jā. Nē, gan jau kaut kāda ieguvuma arī no tā ir, un tas noteikti ir daudz vieglāk izturēt arī, savā ziņā, bet tur arī mīnus uzreiz daudz. Jā. Otrā diena, es atceros, bija diezgan grūti. Es vienkārši pašā visu dienu pavadīju guļot. Es biju jauna, es domāju, ka šoreiz tā nebūtu. Bet tad tas nav tā vērts, tad man šķiet tomēr, tā kā, ja tu tā kā, es domāju, jābūt tomēr tādai, kas savā ziņā vēl normālai dienai, kur tu kaut ko dari tajā dienā,
varbūt mazāk, varbūt vairāk atpūties, bet to, ko padari. Jā, lai, savādāk man šķiet, nedaudz ko iztērēt dienu, vienkārši gulēt izdienu, neko nē. Es nezinu, vai tas bija tāpēc, ka es to nepareizi darīju, vai tāpēc, ka es biju jauns un man bija šoks vienkārši to, ka es esmu pieredzējis ēst katru dienu un tagad es neēdīšu 3 dienas. Es ticu, ka, ja es tagad, un es gribēšu to pamēģināt īstenībā kaut kad, kad sanāks, es tāpēc tagad sāku, teiksim, 18 stundas es cenšos, kad pie 18 līdz 20 stundām jau ir diezgan daudz benefitus iegūsti. Jā, tagad, piedos, ka es pārvāc, bet tagad, kad es stāstu, man riktīgi sagribējās arī vienu dienu pamēģināt. Es varētu vienkārši tā kā vienu dienu es ēdu normāli, tad vienu dienu es neēdu neko, un tāpēc tam atkal normāli. Un Jā. tā vienkārši tā. Un tā kā, ja tu ieeji intermittent fastingā, ir baigi interesantais mehānisms, ka tev tas augšanas hormons palielinās. Un īstenībā, ja tu gribi, teiksim, masu un spēku uzdzīt, tad tev ir izdevīgāk to ciklisko badošanos īstenībā ieturēt, ka tu, teiksim, 18 stundas neēd, un tad tu ēd savas maltītes atlikušo 6 stundu logā. Vai, teiksim, 20 stundas un neēd un 4 stundu logā. Kad ilgtermiņā, ja tu to dari kaut vai katru dienu, tas īstenībā palielinās tavu muskuļu masu. Ja tu vari apēst, tā kā gana daudz tajās pāris ēdienreizēs, tas bija arī uz žurkām izpētīts, ka tās, kas cikliski badojās, viņām pieauga muskuļu masa. Un viņām to 6-4 stundu logā ļāva ēst, ko gribi. Un to pašu ieteica arī cilvēkiem, kuriem bija diabēts, kuriem bija liekais svars. Neēd 18 stundas, teiksim, sāc 16. Un tad tajās atlikušajās 8 vai 6 vai 4 tu varēsi darīt ko tu gribi. Un tāpatām palīdz. Un tāpatām cilvēks nomet svaru. Un vienkārši tu ļauj pārslēgties ķermenim uz citu funkciju. Tu ļauj viņam sagramot ēdienu. Tu ļauj viņam viņu tā kā... Ļoti daudz ēdienu strādās tajā video. Tur bija tik tāds 1 sekundi, katrs jauns ēdiens. Tas bija tā crazy uz brīdi. Jā, tā taisnība. Tas, ko saka, tas totāli loģiski ir. Es domāju, mēs varam pāriet uz kosmosu. Es arī domāju, ka es gribēju šo pamēģināt. Jā. Tā ir tāda interesanta empirika, kuras var atgriezties. Es gribu ātri tikai. Jā. Te bija tieši par to vēzi. Tīri samazina. Jā, tur es biju kaut kur pret Alzheimeru arī. Alzheimers, tu mums bija dzirdējis, ka Alzheimeru tagad sāka dēvēt par 3. pakāpes diabētu. Jā? Nē, es dzirdējis, nē. Tas ir kaut kas jauns man. Tā varētu būt mums kāda no nākošās nedēļas tēmām par to parunāt. Tas izklausās kaut kas tāds, ko būtu interesanti. Jā, pieskarsimies tikai. Okay. Tīzers. Labi. Varam tālāk iet. Šitā tāda īsā, jautrā tēma. Šitas ir vienkārši kaut kas, par ko es pats agrāk fantazēju un domāju, cik romantiski būtu būt par kosmonautu un tur pārbaudīt savus robežas un būt viens no cilvēces frontes tādiem cīnītājiem, zinātniekiem, kas tur dodas kosmosā un tur iekaro jaunas zemes un tur, es biju kaut kāds jaunāks 11 gadi, man patīk zinātniskā fantastika, vēl joprojām patīk lasu zinātnisko fantastiku un romantizēt, kā būtu, teiksim, aizbraukt uz Marsu un nekad neatgriezties un domāt, tas būtu krūti un tā kā pat tā kā neiedomājoties tur atstāt, visu ģimeni, visus draugus, tad vientuļā vilka kaut kāda eksistence un tagad, protams, to citādāk skatos, bet kad es uzzināju, ka tagad, es nezinu, kad tika izveidota Eiropas kosmosa aģentūra, mums varam ātriem stācīt, bet ir Eiropas kosmosa aģentūra, kurā tā kā viņi meklē 4 līdz 6 karjeras astronautus, piedāvām 20 rezerves astronautus, kas ir kā tie 4 līdz 6 piedalīsies ilgtermiņa projektos, sarežģītajās misijās, tur tā kā arī tālākie lidojumi ap Zemes orbītu, starptautisko kosmosa staciju un uz Mēnesi orbitālās stacijas projektu.
un 20 papildus astronauti, kurus tā kā piesaistīs klāt kaut kādām papildus misijām. Tad, nezinu, kā apkopējs vai nērpātais. Es smējos, bet, var sakot, ir iespēja šobrīd tā kā pieteikties Eiropas kosmosa aģentūrai, arī latviešiem, tā kā, ja kāds no latviešiem ir vienmēr sapņojis būt par kosmonautu un tur grib pārbaudīt sevi tādos veidos, tad tagad ir tieši īstais laiks. Protams, ka daudz cilvēki pieteiksies un konkurence būs liela, bet ko tu par to domā? Es domāju to, ka es tikai sakoju līdz tiem kritērijiem, un vismaz tie, kas NASA tiek par tiem astronautiem, tur parasti ir tā kā piloti. Viņi bijuši tur, nezinu, iznīcinātāji piloti ar armijā 10 gadiem. Tur ir 3 augstākās izglītības, ieskaitot vienu inženieru, vienu kaut kāda medicīnas. Tad viņi ir māka vairākas valodas, tur ideāli krievu valodu māku, varbūt tur, nezinu, pat ķīniešu valodu. Un tad tas, ko es gribēju teikt, tas, ka man likās interesantais, ka tas vienkārši ir tā bāze, un tad viņi trenējās, un es skatījos interviju ar vienu no astronautu, ar vairākiem es skatījos, un viņi teica, ka tā kā praktiski visiem, kas tur tiek līdz tām treniņiem, viņiem visiem tas ir, bet tas, kurus beigās tā kā izvēlās, arī tajām misijām, tiem atkal ieslēdzās citas īpašības. Tieši tā īpašība ir tā komandas darbs, cik viņi tā kā ir draudzīgi un mākas atdzīvot ar citiem ilgākās misijās, kāda viņiem ir attieksme. Un tas riktīgi man parādījās, kopš tagad skatos vienmēr intervijas kādiem astronautiem, es totāli to redzu, tie astronauti, kur ir izvēlēti iet tajās misijās, viņiem visiem ir tik laba attieksme. Tā kā viņi ir tik draudzīgi viens pret otru. Un tas tā kā, es domāju, tas nav kaut kā fake vai kaut kā samākslots. Es domāju, vienkārši tas ir tas, kas viss ir vajadzīgs, lai tu tiktu līdz tai pašai augstākajam tam līmenim. Tas beigās tas ir vajadzīgs. Tev ir spēja strādāt komandā un sastrādāties. Un ne tikai sastrādāties, bet to tā pozitīvi darīt. Jā, līdzīgi kā armijā, kad tas pats Džoko Vilings, kā stāstīja, vai Deivids Gogins, es neatceros, man liekas, Džoko Vilings stāstīja, Simons Sineks, kad arī runāja par to, kā būt labam līderim, kad tās Navijas Seals pārbaudas, ja pie mums būtu zaļās beretes, viselitārākie karavīri, kas ir tajā valstī. Un tās pārbaudas iztur tur nevis visstiprākais, tur atlēts, kas tur bijis skolas čempionāts basketbolā vai futbolā. Nevis visgudrākais cilvēks, kas ir tā kā prātis, tur zubrīt visādas tur mehānismus, prot tur stratēģijas un vispārējo, bet tas cilvēks, kurš īstenībā vislabāk prot sadarboties ar citiem. Tas, kurš ir uzticams, tas, uz kuru var paļauties, un tas, kurš tā kā vienmēr būs tev blakus. Un viņš teica, ka, man liekas, Džoko Vilings to stāstīja, ka bieži vien ir pārsteidz tas, ka iztur tādi cilvēki, kas viņi neizskatās no malas pēc kaut kāda baigā karavīra, bet viņš iespējams ir tā, ka, viņš ir visdrosmīgākais, uz viņu var vislabāk paļauties, un viņš arī vislabāk var sadzīvot ar pārējiem. Kad tu esi kopā, teiksim, tādā kritiskā situācijā. Te arī kaut ko ir rakstīts, ka viegli aizkaitinājumiem, nervoziem, neiesietīgiem cilvēkiem droši vien nebūs labākā izvēle mēnešiem ilgām kosmiskām misijām. Un tev ir, vai tā ir ierobežota telpa, kurā tu jāsadzīvo ar pārējiem, vai arī tā ir kaut kāda kara situācija, kurā jūs esat, 7 svešā teritorijā un tev jāuzticās ir viens otram. Jā, tas, ko tu saki, tu ļoti, ļoti pareizi to aprakstīji. Un uzreiz man nāk prāt arī cita veida, tā kā ne tikai militāras organizācijas, bet arī tur darba kolektīvi. Un tad uzreiz man ienāk prāt arī kādi cilvēki kā izvirzās uz priekšu, bet tad atkal, kur īsti tas nenoiet tā līdz galam pareizi, un kur it kā kāds varbūt šķiet, ka māk sadarboties, bet īstenībā viņš vairāk tā kā melo un izmanto citus. Un tur tādas dažādas tā kā perversijas, it kā tam labajam tēlam, kas var sanākt. Tad mēs pieskaramies īstenībā ļoti interesantai grāmatai, ko es lasīju, kas ir par grāmata saucās No More Mr. Nice Guy, un viņa ir par tādu psiholoģisku terminu kā nice guy sindroms.
ir vesela grāmata sarakstīta par šito tipu, ko tu pat kā aprakstīji, kas ir tā kā, viņš it kā ir jauks, it kā sadarbojās ar citiem, bet viņš tur melo, izmanto, sagroza patiesību, tā kā manipulē ar cilvēkiem, tev palīdz, bet slepus sagaida no tevis. Jā, Tie cilvēki, viņi ir jauki ārpusēji, bet viņi tā kā slēp sevi kaut kādu aizvaru. Tieši tā, un tas arī nodara vislielāko, teiksim, traumas tieši arī meitenēm. Tā kā viņas to nespēja atšķirt, viņas tad ir šokētas, ka viņas to nepamanīja. Tieši tā, tas rada beigās problēmas attiecībās, kad cilvēks, teiksim, rīktīgi jauks cilvēks, viņš var, izrādīt to savu jaukumu meitenei, bet viņā, teiksim, pēc kāda laika parādās ēna puse, meitene viņa neatraida, kad viņš, es pazaudēju to vārdu, ko es gribēju teikt, ka viņš ar to savu jaukumu īstenībā uzmācās viņai, kad viņš apsies, cik es esmu jauks un labs, un tā, ka es esmu labāks par citiem, es neesmu tur tāds iedomīgais, tur skarbais, vienpatis, bet es esmu tāds izpalīdzīgs un jauki, bet viņam vienmēr kaut kādi slēptie kontrakti, vēlme tevi uzpirkt vai tevi izmantot. Tāds. Jā, bet arī tie pašā laikā tu to stāsti, un man šķiet, ka tā kā, mūsu visos iekšā ir tās tendences, tās negatīvās tendences, tā kā ir tik grūti tā kā pieturēties pie tā kā saviem principiem, kas ir tā kā teikt patiesību, teikt to, ko es domāju, un neieiet iekšā tajās spēlēs, tajās kaut kādās domās, ka es izdarīšu to, sanāks tās. Tā kā, jā. Šitā būtu interesanti tēmas, viņu pierakstīja arī kā potenciāli vienu nākamā. Sorry, kas pārdos. Jā, tieši tā, es tev piekrītu. Es tieši arī gribētu par šo parunāt, mēs varam ielikt kādā nākošajā reizē, jo tas ir tā ļoti smalki tās nianses, ka ir tik grūti ir pieturēties tā, ka centies būt patiesi, tu mēģini teikt to, ko tu domā, bet dažreiz tev sanāk, tu vari paredzēt kaut kādu rezultātu. Tu izdarīsi to, bet sanāks tas. Un tad tā kā tu mēģini patiesi, tā ir manipulācija vai tā nav manipulācija. Tā kā, kur ir tā robeža? Man bieži ir liela problēma ar to saprast, kur ir tā robeža. Man liekas, ka man bija atbildi. Nē, problēma starp to, ka kur ir manipulācija un kur ir tā kā līderība, teiksim, vai jā. Man gribējās teikt, ka es, protams, ar par šito mācos vēl un cenšos saprast. Man gribētos teikt, ka tā atšķirība ir patiesībā. Ja tu, teiksim, vai tu vadi ar savu piemēru, vai arī tu vienkārši komandē un dominē. Vai tu esi nonācis līderu pozīcijā, jo tu gribēji tur nonākt, vai arī tu tur nonāci, jo tu biji vislabākais cilvēks, ko ievēlēja un izvēlējās pārējie. Jo bieži vien cilvēki, kas grib nonākt varas pozīcijās, viņiem ir sociopātiskas noslēces, un tiem īstenībā nevajadzētu būt tā kā varas pozīcijās. Vislabākie vadītāji ir tie, kas vienkārši ar ilgu darbu, ar savu piemēru un iemantojot uzticību no pārējiem, viņi vienkārši tur nonāk, viņi tur ir ievēlēti. Un, ja teiksim, centies vadīt savu komandu, un tu pieļauj kaut kādu kļūdu, vai tu aizskar kādu, ka tu uzreiz uzņemies atbildību par to savu rīcību un atvainojies un esi patiesas par to. Kad, sorry, es tā negribēju, mans nodoms bija tā. Sorry, gribētu teikt. Nē, tu ļoti labi stāstīji, tu negribēji pārtraukt. Tieši, uzņemties atbildību. Un, tas, kas man vienkārši ienāca prātā, bija tas, ka ir grūti cīnīties ar to savu tā kā ego, ar to, ar tajās situācijās, ja tu tajās esi, ir daudz vieglāk izvēlēties to vieglo ceļu, tā kā vienkārši nevis to, kas ir tā kā būtu tas, kas vestu pie labāka rezultāta. Tā. Jā. Tā ir tā grāmata, mēs viņu vīru grupas ietvaros lasījām, es viņu izlasīju vienreiz, es viņu sāku arī otrais lasīt, viņi ir pilni ar visādiem no dzīves piemēriem par no viena
no tā, kas tad bija tas Roberts Glovers no viņa psiholoģijas prakses, kad viņš pamanīja, ka cilvēki nāk pārsvarā vīrieši ar kaut kādu tēmu, kas atkārtojās, un tad viņš tā kā apkopoja to visu un izvirzīja hipotēzi par šito nice guy sindromu, un tad attiecīgi grāmatu par to, kā iziet ārā no tā, kā Jordans Petersons mēdz teikt, tā, ka being nice isn't a virtue, tā kā maza nekaitīga pelīte ir jauka, bet, tu nevari iziet vienkārši ar jaukumu, tev vajag arī tā kā atbildību un patiesību. Jā. Tā ir ļoti dziļa doma, tā kā īstenībā, kas daudz cilvēkiem ļoti sāpīgi ir. Tieši tas, ko teici, tā kā being nice is not a virtue. Tas, tā kā, tas tik asi iegriež cilvēkiem, ka viņi to dzird, un viņi nesaprot, kāpēc viņiem to saka. Tā kā, jo viņi to nav sapratuši vispār savā dzīvē. Man šī tā tēma ir ļoti tuvu. Tā kā es, kad es sāku lasīt to grāmatu, es pamanīju, ka tas arī mēdz iet tādās, tā kā, kaut kādās, patoloģiskos veidos, kā tu tā kā operē, un tu pats neaizdomājies, ka tas ir tas, kā tu īstenībā sevi pasargā un izmanto citus, un tu īstenībā netiec kaut kādā nākamajā līmenī savā sociālajās attiecībās vienkārši. Kaut vai nesot patiesi ar to, kā tu jūties un ko tu gribi no citiem. Jā, un arī bieži tā kā dažādas tā kā domas, sajūtas, rīcības, atmiņas, idejas, viņas samaisās kopā tādā mikslī, ka tev ir grūti vispār izšķirt, kas īsti vispār notiekās. Tā kā lietas pārāk daudz ietekmē tevi no malas, ka tu nespēji skaidri rīkoties tā, kā būtu vajadzīgs. Un, labi, ok, tad šito noteikti mēs varam parunāt nākošā reizē. Jā, es tā redzu, ka tas arī ieinteresēja. Labi tēma. Labi. Ok, tad es slēdzu ierakstu